Čau! Te Anna. Šajā video es pastāstīšu tev savus dzīves labākos brīžus. Kā jau redzat, es esmu, man ir cits fons, beidzot, tikai pasalos. Labi, tad manas dzīves gan bēdīgie, gan nevēdīgie ir, pirmais, par ko es jums pastāstīšu, būs, kā es iepazinos ar Elizabeti. Es ar Elizabeti iepazinos, es pat neatceros kā, bet viņa bija ļoti laba draudzene. Es tagad vairs neesmu draudzenes, tāpēc, kad mums tāds mazs čepē. Un viņa ir ļoti labs cilvēks, viņai ir laba humora izjūta, viņa ir īpaša ar kaut ko, bet es visu laiku nevaru saprast, ar ko viņa tik ļoti izceļās. Labi, jā, viņa ir smuka, bet tam es nevaru nepiekrist, bet viņa ir gudra, viņa ir talantīga pie tam vēl arī, bet viņai piemīt kaut kas tāds, kas nepiemīt citiem cilvēkiem. Viņa ļoti saprātīga meitene, starp citu ir. Es nezinu, vai man būs bilde, bet es jums varētu parādīt. Bet man liekas, ka es jau viss esmu izdzēsusi. To mēs varam pārbaudīt. Tak. Vien tomēr bilde. Jā. Tā ir pati stulbākā bilde, bet tā ir viņā. Varbūt man, ja būs, es gan nezinu, vai man vēl ir viņas bildes, bet es varu paskatīties. Nē, man nav. Viņas sūtītais, arī šitais ir. Viņa man atsūtīja tad, kad mēs strīdējāmies, bet tas jau atkal mums ir cits stāsts. Jā. Elizabete bija ļoti forša meitene, bet viņa arī saprot, ko viņa dara. Viņa nav tāda, ka viņa tur draudzējās ar kuru katru, bet viņa pēc savas sirdsapziņas. Ja viņa zina, ka tas cilvēks būs labs un ka viņa zina, ka viņš ir uzticams, jo cik es zinu, tad, kad mēs draudzējāmies, viņa ļoti rūpējās par to, lai es būtu uzticīga viņai, es biju. Bet tad notika kaut kas tāds, tā ir mūsu problēmas, un tad viņa man vairs neuzticējās, un jā. Vapšana labi, es varu pateikt atklāt, kad es biju greizsirdīga, tāpēc, ka viņa piedevas
vienai meitenei, tādai Marijai, un man viņa tā Marija īsti nepatīk, un viņa ir tāda kāda. Bet, neko darīt, tāda jau mums tā dzīve ir. Bet, jā, un es labprāt būtu atkal draudzenes ar Elizabeti, bet viņa vairs, labi, viņa ļaunprāt netur, bet mēs esam tikai paziņas, un, jā, un, diemžēl. Starp citu, es gribēju pateikt, tā. Tūlīt pateikšu līdz. Ja jūs gribat šādu kuponu, tas ir Chili picā. Kupons. Es biju uz to vienkārši māja 2015, bet apmeklētājiem. Un viņš ir derīgs līdz 31. Šeit kur rakstīts. Jūrmalā. Līdz 31.03. un blā. Un man tāda ir daudz, tā kā, bet man tāda daudz. Un ja kāds grib, noteikti man raksta komentāros, kastītē apakšā, un es noteikti sazināšos ar to cilvēku. Jā, bet es ceru, ka mums ar Elizabeti būs viss kārtībā. Un es ceru, ka Elizabeti tu to skaties, tāpēc es tev novēlu ļoti. Starp citu, Elizabetei 7. aprīlī būs dzimšanas diena, tā kā ieteiktu jums viņu apsveikt, un šis video būs tāds atgādinājuma video. Un ja jūs neatcerējāties, tad 7. Pagaidiet. Septītajā aprīlī noteikti atcerieties. Es par visu vienmēr parūpējos. Neparūpējos vienmēr, bet tā kā Elizabete man ir